Ir 8:39 minūtes mūsu šī rīta ciemiņu biedrības doktors Klauns vadītāja Marijāna un doktors vai profesors Sirdsāķītis. Kā man pareizi jāpiesaka? Pareizi, jā, profesors Sirdsāķītis. Profesors Sirdsāķītis. Ar ko nodarbojas ikdienā profesors Sirdsāķītis? Iepriecina bērnu slimnīcā. Jā. Vēl šo to. Bet jā, tas pamatiņš ir tā bērnu iepriecināšana slimnīcā. Kāpēc bērni jāiepriecina slimnīcā? Viņi gal galā tur ārstējās. Zin kā, pat viņus pat īsti arī, ir brīži, kad viņi arī skumst. Un mēs arī esam tajā brīdī, kad viņi skumst, kad viņi dusmojās. Jā, nevajag būt arī tikai iepriecināt. Viņus ir jābūt klātesošiem jebkurā brīdī. Vienkārši būt blakus. Jā, būt blakus. Varbūt svarīgākais, tas, ko mēs vēl maz pārzinām, tas, ka ļaut bērniem izdzīvot tās emocijas, kas viņam tajā brīdī ir. Dot viņam to telpu, izdzīvot tās emocijas, bailes, sāpes, neziņu, un tad tad tās prieks arī nāks pēc brīža. Vai jūs strādājat arī ar vecākiem, jo vecāki jau ir līdzās mazuļiem slimnīcā? Jā, īstenībā bērni ir pirmais, un, protams, ka vecāki ir otrā mūsu mērķa auditorija, kuriem bieži vien vajag vairāk to doktora Klaunu nekā pašam bērnam, jo vecāks apzinās, kas notiek, un tas stress ir ļoti liels, un tīpaši vecāks spiests viens būt tur slimnīcā un nevar nomainīties ar otru. Bieži vien ir tās mammas, kas nāk. Marijāna ar doktora Klaunu kustību ir pazīstama jau cik gadus? Šogad mums ir 13. gads. 13. Mēs esam pusauģu vecumā. Cik šobrīd doktora Klauna darbojas Latvijas slimnīcā? Kā man patīk šis jautājums, tāpēc, ka man ir daudz ko teikt. Apmēram šobrīd no 25 līdz 30 aktīvi, bet mums šobrīd notiek 6. doktora Klauna skola, jo, kā mēs zinām, lai kļūtu par doktora Klaunu, jāiztur ir atlase, daudz jāmācās, un tagad Klauni mācās no oktobra. Mēs ceram, ka jūnijā, jūlijā viņiem būs izlaidums, un mums būs jaunie 33 doktori Klauni, kas būs slimnīcā visā Latvijā. Doktors, profesors Sirdsāķītis, kas ir tie jautājumi, ko bērni visbiežāk tev uzdod? Ko viņi grib zināt, vai ko viņi tev jautā, ko viņi tev lūdz? Tas droši vien būs par degunu. Kāpēc tev ir sarkans deguns, un vai drīkst pieskārties viņam? Kāpēc tev ir sarkans deguns, doktors Sirdsāķītis? Tāpēc, ka tā ir mīlestības krāsa. Man ir savukārt jautājums, es pēc brīža pajautāšu par to, kā ik viens arī mūsu klausītājs var atbalstīt doktora Klauna kustību. Ir 8:42 minūtes pie mums šorīt ciemos biedrības doktors Klauns pārstāvji. Var to 1. aprīli rēcīgi nosvinēt, bet var arī lūk šādi jēdzīgi. Pirmie gribēju pavaicāt, kā mūsu klausītāji var atbalstīt doktora Klauna kustību. Jā, kas jādara? Pirmkārt, šodien ir jābūt, man liekas, fantastiskam noskaņojumam, jo mums visiem ir tiesības uzvilkt sarkano degunu un nobildējoties ar tēmturu smaids, rada smaidu, iepustot savos sociālos tīklos un pastāstīt visiem pārējiem par to, ka tu atbalsti cilvēkus, kuriem šobrīd varbūt emocionāli ir grūtāk. Tā pašā laikā jūs atbalstat arī doktorus Klaunus, jo mēs palīdzam bērniem. Un tad pirmais var nopirkt degunu par tīro ziedojumu €99 visos absolūti Rimi veiklos, visos reģionos jūs to varat atrast. Un ar to, protams, jūs palīdzēsiet doktoriem Klauniem. Bet ieejot arī mājaslapā, kas ir www.drklauns.lv, jūs varat pieslēgt, piemēram, regulāro ziedojumu. Kādas savas kafijas tasītes cenā, un mums tas nozīmēs daudz vairāk nekā vienreizējs ziedojums, jo mēs zinām, ka jūs esat kopā ar mums, mēs varam ar to rēķināties, un jūs zināt, ka nav mazu ziedojumu, katrs ir ļoti nozīmīgs. Kas notiek ar to naudu? Kam tā tiek izmantota? Tā notiek, kā es stāstīju, doktori Klauni tiek trenēti. Tas ir ļoti svarīgi, ka tā ir profesija, tā izauga profesija, tieši tāpēc viņi var tik labi darīt savu lietu. Protams, tas ir darbs, tas ir doktora Klauna apmaksas, tas ir supervīzijas un viss, kas ar to supervīzijas, saistīts. tāpēc, ka tas ir ļoti smags darbs. Tev jābūt ārkārtīgi drosmīgam cilvēkam un emocionāli stabilam, jo tas darbs nav vienkārši. Nav vienkārši, un ir jāmāk sevi pasargāt. Tev pilnīgi taisnība. Paldies, Marijana, tev par darbu, ko tu dari. Paldies taviem kolēģiem. Paldies doktoram Sirdsāķītim. Profesoram, es atvainojos profesoram. No rīta, Vēlos pateikt sirsnīgu paldies par doktora Klaunu sirds darbu. Tas ir tik ļoti nepieciešams, un arī mūsu ģimene ir jutusi gan praktisku, gan emocionālu atbalstu. Lai jums forša diena, tā Kristīna mums raksta. Un visādas sirsniņas mums nāk arī. Paldies jums liels par atbalstu. Jā, mums ļoti svarīgi šo dzirdēt. Ir pēc 12:09 no rīta. Ir cilvēki blakus, kuriem arī gribas kļūt labākam cilvēkam.